Gustav, pastāsti, kā tur pagājušas pēdējais mēnesis, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies? Pēdējā mēnesī ir bijis iespēja gūt pieredzi savā specialitātē. Un, manuprāt, diezgan pozitīvi darbojāmies pa poligonu un tādā garā. Ir sagaidīts arī tradicionālais Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes Bereša maršs. Pastāsti, kā tev gāja? Jā, diemžēl Bereša maršu nenogāju. Gāja ļoti labi. Nogājām jau lielu daļu, bet kādā 10. kilometrā, diemžēl, pamežģīja potīti. Un turpināju iet, bet beigās man nodeva mediķi rokās, un mediķi nolēma, ka es nedrīkst turpināt šo maršu. Tāpēc diezgan bēdīgi, bet vienmēr ir nākamā iespēja un būs motivācija parakstīt līgumu. Labāk tomēr noņemt no trases, nekā sabojāt veselību. Tieši tā. Bet kas tev tomēr uzmundrināja tajā brīdī, kad tu saprati, ka, diemžēl nāksies izstāties? Noteikti uzmundrināja tas, ka to daļu, ko mēs nogājām, tajā daļā bija ļoti labs laiks uzstādīts. Un es zināju, ka pārējie biedri noteikti pabeigs šo trasi. Tāpēc likās, ka es vismaz turēju līdzi viņiem, ka mums bija labs laiks. Un vienmēr var mēģināt vēlreiz.